Esiet sveicināti, mīļie pasaku draugi, mani senie draugi un arī jaunie draugi, kuri pasaku lapu iepazina tikai nesen. Marts būs Ukraiņu tautas pasaku mēnesis, un katras tautas pasakās ir šīs tautas dzīvesziņa. Vienkārši noklausieties pasakas līdz galam, un jūs visu sapratīsiet. Šovakar Ukraiņu tautas pasaka Burvju vijole. Dzīvoja reiz kāds nabaga vīrs. Ik nakti viņš sapnī redzēja, ka viņam ir dēls, stalts, skaists jauneklis, bet tas bija tikai sapnis. Mūžs gāja uz otru pusi, bet vīram nebija ne dēla, ne mantas. Mājā tikai posts un trūkums. Kalna pakājē vīram piederēja mazs zemes gabaliņš, kur pat nejauši iesējusies zāle lāgā negribēja augt, bet tad kādā gadā uznāca tāds sausums, ka pat zeme izdega. Nabaga vīrs aizgāja meklēt darbu pie grāfa, ko Bukovinas ļaudis mīlēja kā akmeni kaklā, kā rūgtu nāvi. Iesi labību kult, grāfs sacīja, un par algu ņemsi to, kas būs pastalās sabiris. Vīrs bija ar mieru, jo ko tad citu varēja iesākt. Visu mēnesi viņš cilāja spriguli un algu pārnesa mājā pastalās. Beidzot viņš pārvērtīja nopelnītos graudus un izbēra uz seģenes, lai pažāvējas. Bet badā bija arī zvirbuļi, un tie uzkanābāja visu labību līdz pēdējam graudiņam. To ieraudzījis vīrs dusmās trieca cepuri pret zemi. Kaut jūs egle nosistu! Nedusmojies, labais cilvēk. Viņam aiz muguras kāds nopīkstēja. Kas mani māca nedusmoties? Tas esmu es, graudiņš, ko zvirbuļi neapēda. Kur te tu esi? Nu še, zem tača lapas noslēpos. Vīrs noliecās, pacēla dažu lapu un ieraudzīja zeltainu graudiņu. Kāds man no tevis labums? Vīrs teica. Tu esi tik sīks, ka ne saredzēt nevar. Bet graudiņš atbild, tu mani nēd, iesēj zemē un 3 reiz dienā aplaist ar čeremošas ūdeni. Vīrs iesēja zeltāno graudiņu pie istabas loga. 3 reiz dienā nesa no upes ūdeni, laistīja, taču nekas nedīga. Vecais vīrs noskuma, sadrūma, tad viņš visu pastāstīja sievai, bet tā bārās. Tev jau vīrs uz vecumu zvirbuļu galvā čivina, kur tas redzēts, kur tas dzirdēts, ka grauds prastu runāt. Bet tad kādu rītu vīrs aiz loga padzirda tik jauku spēlēšanu, ka vai sirds kusa. Viņš palūkojās laukā, tur neviena nebija. Tikai tajā vietā, kur viņš bija iesējis graudiņu, izaugusi dīvaina ābele. Tai zaros karājas nevis āboli, bet gan zaļi un dzelteni svītrotas vijoles. Vīrs nobrīnījās un gāja ārā. Nebija vēl paguvis aiziet līdz brīnumainajam kokam, kad sadzirdēja: Labdien, tēt! Vīrs brīnījās vēl vairāk. Labdien, viņš atņēma. Kas mani par tēti sauc? Es, jūsu dēls Petriks, un no ābeles nolēca skaists puisēns. Jā, jau esi mans dēls, tad iesim tupeņus apkaplēt. Vīrs aizvien vēl nevarēja noticēt, ka neredz to visu sapnī. Petriks paņēma līdzi vijoli un uzrāva tik jautru melodiju, ka tupenīši sāka augt griezdamies un saplauka ziedos. Kas tev tā par vijoli? Tēvs vaicāja. Tā ir tāda vijole, ka labais pieņems spēkā, kad paskatos uz zaļo svītru, bet ļaunums nīks, kad pieskaros dzeltenajai. Nabaga vīrs un viņa sieva nevarēja vien nopriecāties par brīnumaino dēlu. Viņi trīcēja un drebēja par puisēnu, lai tikai tam ne matiņš no galvas nenokristu. Bet Petriks nevarēja uz vietas nosēdēt, vienmēr grozījās ļaužu vidū. Kādu svētdienu viņš paņēma savu vijoli un aizgāja uz ciemu. Tur viņš ieraudzīja ļaudis dejojam, kaut gan neskanēja nedz vijole, nedz cimbala. Tikai dejotāji paši sita plaukstas. Viņi bija tik novārguši, ka krita no kājām. Ko tie cilvēki dara? Petriks jautāja cieminiekiem. Kāzas svin, kāds vecītis pastāstīja.
bet grāfs viņus savos darbos pagalam nocinis. Kad šitie apmiršot, tad atvedīšot cilvēks no aizjūras zemēm, tā viņš saka. Zēns paglaudīja savas violas zaļās svītras un uzrāva tik jautru deju, ka pat koku lapas sāka līgoties līdzi. Ļaudis tapa mundri un priecīgi. Līgava un līgavainis bija kā rīta zvaigzne un mēnesis, un visi kāzinieki griezās līksmā dejā. Augu dienu Petrika viola priecēja ļaužu prātus, bet grāfs iznāca pils balkonā, paraudzījās uz klājuma pusi un aiz brīnumiem vai iepleta muti. Viņš pavēlēja saviem rokas puišiem visus ciema ļaudis sadzīt pie vārtiem. Sanāca grūdieņi un noņēma cepures. Redzu, ka no mūzikas esat kļuvuši varen stipri. Rīt jums ar kalnu jāizrok liela eja, lai pa to varētu tecēt visa Čeremoša. Otrā rītā ļaudis ņēma laužņus un lāpstas un devās pie kalna. Viņi aplipa ap to kā skudras, sita un kala, kad dzirkstels vien šķīda, gāja dienas, nedēļas, mēneši, un beidzot kalnam cauri bija izkalta eja. Grāfs paskatījās un sacīja: Tagad kalna vidū uzceliet staltu pili ar plašām zālēm, gariem gaiteņiem un košām istabām. Pils vārtiem jābūt tādiem, ka tos varētu aizvērt ir mazs bērns, bet atvērt tikai es. Bet grūdieņi vairs nejuta agrākā spēka, un grāfs viņiem bija tagad uzdevis tādu smagu darbu. Viņi devās uz mājiņu, kur dzīvoja Petriks ar tēvu un māti, pasauca zēnu ārā un pārmeta: Tu devi mums spēku izskaut upē ceļu, vai tagad pamet mūs nelaimē? Petriks atbildēja: Rīt visi ņemiet laužņus, āmurus un lāpstas un ejiet uz kalnu. Es iešu palīgā. Otrā dienā ļaudis sapulcējās pie kalna, taču neviens nejaudāja pacelt ne lauzni, ne āmuru. Tad Petriks noglaudīja violas zaļās svītras, pielika lociņu pie stīgām un rāva vaļā jautru dziesmu. Ļaudis atguva jaunību un spēku, un klints šķembas šķīda uz visām pusēm. Kalna iekšienē tika ierīkoti gari gaiteņi, augstas, jo augstas zāles, plašas istabas. Kad viss bija gatavs, grāvs aizsūtīja savus rokas puišus saicināt viesus, jo viņa meitu bija bildinājis kāds aizjūras princis. Viesi sapulcējās pilī, kas bija uzcelta kalna iekšienē. Ieradās arī Petriks. Viņu ieraudzījis grāfs uzkliedza: Kā tu uzrīkstējies te rādīties? Zemnieku kāzas esmu jau redzējis, kungs, bet grāfu kāzas vēl ne? Petriks atbildēja grāfam. Grāfs lika sulēņiem izsviest nekaunīgo puiku laukā. Bet Petriks paglaudīja violas dzeltenās svītras, pielika lociņu pie stīgām un sāka spēlēt. Pilī tūdaļ iestājās klusums. Grāfs sakumpa, salīka, viņa rokas sāka trīcēt. Petriks izgāja pa vārtiem un aizvēra tos uz laiku laikiem. Gadi gāja, vārti pamazām aizauga ar zaļu zāli. Grāfu neviens vairs pat nepieminēja, bet par Petriku un viņa burvju violi stāsta vēl šopaldien. Šī bija pirmā šī mēneša Ukraiņu tautas pasaka. Sekojiet lapai pasakas un lai ātrāk beidzās karš, lai mēs visi pēc iespējas ātrāk varam dzīvot mierīgā un skaistākā pasaulē.